būs. Mēs jums visus izmitināsim. Jā. Paldies jums! Tātad patversmē tiek uzdāvināti būri, jauni, vislabākie, vismodernākie, izgatavoti Latvijā, 10 000 latu vērtībā, kas ir patiešām ļoti liela dāvana, mums ir ļoti liels prieks, un mēs patiešām centīsimies piepildīt šo te labo domu ar saviem darbiem. Kas būtu dzimšanas diena bez tortes? Un tā kā es teicu, ka mums tā publika ir tāda ļoti aktīva, ekspresīva un emocionāla, mēs mēģināsim to dzimšanas dienas svinību mazliet mainīt, varbūt ne tik ierastu. Un šobrīd mēs esam gatavi svēstu tortei. Un mūsu dzimšanas dienā torte ir dzīvniekiem, visiem patversmes dzīvniekiem. Torte ir izgatavota no dabīgiem produktiem. Tas viss ir ēdams un ir ļoti labi ieteicams. Un šodien vēlāk mums būs iespēja tortes sagriezt un kopīgi visiem arī izdāvāt. Un šobrīd būtu svarīgi arī aizdegt sveces tortē. Un mūsu doma bija tāda, ka katru sveci lūgt aizdedzināt kādam, kas ir bijis klāt šim 10 gadu darbam, kas ir mums palīdzējis. Un tādēļ, kā pirmo es aicinu Aleksu Karlsonu, pirmo sveci. Aleks pārstāv ideju, cilvēkus un atbalstītājus. Tā, jā. Pirmā svece. Otrā svece. Aigars Driņķis, dakteris un cilvēks, kas bija klāt 2001. gada 23. februārī. Viņš ir lielais aikāsā, viņš pārstāv visus dakterus, kas šo 10 gadu laikā snieguši mums palīdzību. Mēs viņus ļoti, ļoti mīlam. Paldies. Ināra lūdzu. Draugi, atbalstītāji, ziedotāji. Šajā laikā liela sadarbība un ļoti labi draugi mums ir labdarības portāls Ziedot.lv un Ruta Dimanta. Par šiem sadarbības gadiem dzīvnieku draugs tieši no Ziedot ir ziedojumos saņēmis 69 000 latus. Paldies visiem ziedotājiem Ziedot.lv. Mēs esam šeit ļoti trauslas dāmas, un parasti mums pietrūkst lielu kungu ar prātu, ar zināšanām. Tad, kad mums ir kaut kas vajadzīgs, kad mums kaut kas saplīst, kad mēs kaut ko izdaram ne tā, un ēka centrs, Antis Vītos, visus šos gadus ir mūsu lielais balsts un palīgs. Lūdzu! Kas mēs būtu bez brīvprātīgajiem? Katru gadu vidēji 200
100 darba dienas tiek nostrādātas brīvprātīgi. Gada laikā tās ir apmēram 1600 darba stundas. 10 gados jūs paši varat rēķināt, cik. Brīvprātīgo sveci aicinās Daiga Rozenšteina, kas ir brīvprātīgā no 2001. gada. Tagad viņi jau ir taktēti. Pateikt, jums brīvprātīgo vārdā es iededu šo svecīti. Un, lai saprastu, kas ir brīvprātīgais, ir par tādu jākļūst. Tāpēc es aicinu izmantot šo iespēju un aicināšu visus, kam ir kaut viecīgs brīsniņš brīvs, nākas patvērsim un palīdzēt. Un tad sajust šo fantastisko sajūtu, kā tas ir būt par brīvprātīgo. Un tad varbūt pēc 10 gadiem, kad mēs atkal tiksimies 20 gadu jubilejā, kāds varbūt stāvēs manā vietā un teiks, kā tos vārdus, ko es tagad teikšu, ka šī ir mana vieta, šie ir mani dzīvnieki un šie ir mani cilvēki. Paldies! Mums ir ļoti labi draugi. Somu draugi, Antija un Karla. Es aicināšu viņus aizdegt sveci, jo pēdējā gada laikā gandrīz 20 dzīvnieki ir aizbraukuši uz jaunām mājām Somijā. Because when we first came here 1 year ago with medical students here at Stradinas, and we were very much into humans, but when we came here we saw a lot of street animals we were not expected to see, so like many cats and dogs also running around here. We were also, what is happening? And then we tried to find some kind of organization that we can join to help all these street animals, and we were so lucky to find this. I can't still pronounce the something. This we find, and this is like very, very good organization and very good facilities, and this is very, very like professional. So I think everybody should support this kind of organizations, because I think we owe for the animals, because we have used animals so much in so different purposes. So I'm very happy that Bulgarian people have this organization. Thank you. Jā. Un viņi ir izveidojuši mūsu mājaslapu tulkojumu somu valodā. Faktiski pārlikuši visi Somijā var lasīt ar mūsu dzīvniekiem somu valodā. Paldies! Dažreiz ļoti daudz palīdz labs vārds. Patiess, gudrs, arī kritisks, bet labs vārds. Mums ir ļoti daudz labu draugu. Visa veida mēdījos. Pirmais mūsu draugs ir Judīte no Panorāmas. Lūdzu, svece! Tad jāsaka, lai daudz baltu, gaišu dieniņu patversmē, un visiem Latvijas dzīvnieciņiem ir tās vislaimīgākās dienas, un vienmēr visi mēneties stāsti ir tie laimīgākie. Mums ikdienā nav laika pateikt vienam otram paldies, darbiniekiem, visiem tiem, kas ir šeit. Es vēlreiz, es sūtu lielu puču apskauju, cik varu, un pēc tās apskaujas daļas es domāju, ka mēs tiešām varēsim arī vēl parunāt. Mums katram būs savi darbi, un es tik mazliet izstāstīšu to norisi. Tā kā torti tiešām ēdīs visi. Es aiztekšu sveci. Redzat, cik ir grūti darbu šeit. Tā kā torti tiešām ēdīs patversmē visi dzīvnieki. Tā kā noris tālāk būs sekojoši, kā tādā mājas kārtībā tiks griezti torti, būs sarunas, intervijas, stāsti, un tā svinēšana tādā lēnā garā arī ies uz priekšu. Tā kā nekāda vairāk liela grafika mums nav. Un torti nopūst, sveces nopūst, mēs lūgsim Boņuku saimniekam. Viņš ir pēdējais, kas aizgāja no mūsu patversmes uz mājām. Kopā ar Boņuku tās sveces varēs nopūst.
Uzdiņas noteikti. Tā balva sāks, varbūt vēl ir kādas sarunas, bet mēs laikam galvenos pasākumu dalībniekus viņiem ļausim iet ārā. Draudzīgā tādā balsī vai jautrā polkā, riezīsim torti un visi presa mēdī var iet līdzi un skatīties, kā notiks torta sēšana. Un mēs visus ciemiņus aicinam arī mazliet pamieloties pie mūsu cienasta. Es visiem saku paldies. Saku paldies šodienas tortas sarūpētājiem, mūsu skaistā banera dāvinātājiem, visiem, kas ir šeit. Es gribu novēlēt drosmi, veselību un vienmēr censties izdarīt vairāk nekā var. Jo pats labākais ir tad, laikam kāda maza konflikti, kad pietrūks laika, varbūt tās un cilvēks neliek tos mērķus. Liksim mērķus, izdarīsim visi kopā un katru dienu tiekamies šeit, ja ir laiks. Paldies! Tūlīt mēs būs oficiālā